Sveiciens! Mēs esam Rīgas ekonomikas augstskola. Šeit sestdien, 23. janvārī, notiks pirmā nekonference GovCamp Latvija 2010 par to, kā jaunās tehnoloģijas un sociālos mēdījus izmantot labākai valsts pārvaldei. Un ja tev ir atlicis gaidīt, kad ministru kabinets, Saeima, pašvaldība vai jebkāda cita iestāde pieņems oficiālu lēmumu, ja tu pats vēlies darīt kaut ko, lai valsts pārvalde kļūtu atbildīgāka, saprotamāka un ērtāka iedzīvotājiem, tad mēs aicinām tevi piedalīties GovCamp laikā notiekošā ideja telpā par to, kā mēs paši ar internetu palīdzību varam padarīt valsts pārvaldi labāku. Savā ikdienā mēs bieži vien sastopamies ar valsts pārvaldi, vai tā būtu kāda būvprojekta apspriešana pašvaldībā, vai arī kādas izziņas saņemšana valsts iestādē. Jebkurš valsts pārvaldes lēmums ietekmē bieži vien visus iedzīvotājus. Iedzīvotājiem, dažādiem uzņēmējiem, studentiem, sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem, arī mums pašiem valsts pārvaldē rodas daudzas idejas, kā uzlabot šo procesu. Taču, kamēr mēs paliekam pa vienam, bieži vien šīs labās idejas paliek neīstenotas. Un tas, uz ko aicina šī ideja telka, ir cilvēkiem, kuriem ir labas idejas, kuriem ir iespējas atbalstīt to īstenošanu, zināšanas resursu vai vēlme piedalīties, nākt kopā, sadarboties, lai īstenot pēc iespējas vairāk labu ideju un pašu spēkiem uzlabot valsts pārvaldi. Ir pieticis gaidīt uz citiem, daudz ko varam izdarīt mēs paši. Mani sauc Mārcis. Mani sauc Liena. Un mēs esam divi no daudzajiem GovCamp nekonferences organizatoriem. Mēs savas idejas jau esam pieteikuši, bet ja arī tev ir interese par citu idejām, kā arī laba ideja, ko pieteikt ideju telkai, nāc un piedalies!